Kā jau solīju iepriekšējā video, šodien es jums gribu pastāstīt par mušmirēm. Kāds tad ir mušmiru noslēpums? Kopš seniem laikiem šamaņi un burvji ēda mušmiras un iegāja transa stāvoklī, lai sarunātos ar saviem dieviem. Mušmiri skaitījās svēta sēne. Sarkano mušmiru mikrodeva, kas ir sagatavota pareizi, uzsvaru vēlreiz to vārdu, pareizi sagatavota pēc speciālas tehnoloģijas. Tā strādā divos virzienos – mentālajā un fiziskajā. Mentālajā plānā tā palīdz paplašināt cilvēku apziņu un ļauj ielīst zemapziņā un ieraudzīt tās programmas, kas ir zemapziņā. Pie šīm programmām viennozīmīgi pēc tam ir jāstrādā. Tad jūs esat atraduši savu programmu, pēc tam jums ar speciālistu palīdzību šī programma ir jāatstrādā. Tautas medicīnā sarkano mušmiru lieto ļoti daudzpusīgi, jo mušmiri strādā kā organisma kopējais fizioloģiskā stāvokļa normalizators. Mušmiri parādīs, kas tev ir ne tā. Var pēkšņi sāk stāvēt galva, nieres, kuņģis, vienalga kas. Tas runā par to, ka tur tev ir kaut kas ne tā. Kaut gan tu varbūt pat to pagaidām vēl nejūti. Tautas medicīnā mušmiri lieto praktiski gandrīz pie jebkuras saslimšanas. Darbojas kā muskuļu locītavu pretsāpju līdzeklis, antibiotiska un pretiekaisuma iedarbība, pretvēža iedarbība, pretalerģiska iedarbība, nomāc ādas sēnīšu infekcijas, dermatītus, psoriāzes, ekzēmas, lieto pie epilepsijas, alkoholisma, depresijas, nervu spriedzes. Konkrēti par manu pieredzi es mušmiri lietoju 6 mēnešus. Mikrodeva ir ne vairāk kā 0,5 grams līdz 1 gramam dienā. Pirmajā mēnesī es vispār neko nejūtu. Apmēram pēc 2 mēnešiem es sāku just, ka man vispār negribās alkoholu. Ja, piemēram, tur kādreiz kādu vīnu glāzi iedzert, viņi vienkārši vispār negribās. Un ko es ievēroju pēc 5 mēnešiem? Pēc 5 mēnešiem es ievēroju, ka man ir absolūti izmainījies bioritms. Ja es agrāk gāju gulēt ļoti vēlu un no rītiem ilgāk gulēju, kādreiz līdz pat 10, tad tagad es eju gulēt agrāk, es eju gulēt ap 10 un ceļos augšā 6. Tad mans bioritms ir iegājis normālā stāvoklī. Tāds ir šobrīd mans rezultāts. Mušmirs es izmantoju savām sesijām, savām atstrādēm, strādājot ar zemapziņas programmām, jo seansa efektivitāte palielinās vismaz 2 reizes. Nekādā gadījumā nelietojiet lielāku devu par mikrodevu, ja jūs neesat šo sēni pilnībā izzinājis.